Mēs raidījumā esam noskaidrojuši, kā top zefīrs, kā top biezpiena sieriņš. Kā olas rodās no kurienes. Jā, un no kurienes limonāde rodās. Bet ko mēs šodien noskaidrosim? Tas būs ļoti jauks pārsteigums. Skatāmies! Šajās lielajās mucās atrodas piens. No tā tiek ražots piena dzēriens rasēns. Pirms pildīšanas mazajās paciņās piena dzēriens tiek apstrādāts, lai tas tik ātri nebojātos. Šo procesu, kā jūs jau zināt, sauc par pasterizēšanu. Sagatavotais piens pa caurulēm nonāk fasēšanas cehā. Piena kombinātā visa ražošana tiek vadīta no šīs telpas. Šeit atrodas vadības pultis, un šeit darbinieki vāda un kontrolē gudrās ierīces, lai piena dzēriens sanāktu garšīgs un veselīgs. Šodien tiek ražots piena dzēriens ar karameļu garšu. Šī mašīna ne tikai izveido piena dzēriena iepakojumus, bet arī piepilda tos ar pienu. Lielajā papīra rullī ir tūkstošiem piena kastīšu. Robots tās sagriež pēc izmēra un saloka pareizajā formā. Pēc pavisam īsa brīža mašīna paciņās iepilda pienu un iepakojumus aizlīmē. 12 stundās šī mašīna spēj saražot 100 000 piena iepakojumu. Tas ir tikpat daudz, cik cilvēku dzīvo vienā no Latvijas lielākajām pilsētām Daugavpilī. Kad piens safasēts, tas pa konvejeru nonāk vietā, kur paciņai uzlīmē salmiņu, lai bērniem un ne tikai bērniem būtu ērtāk dzert savu iemīļoto dzērienu. Nu, piena dzēriens ir pilnībā gatavs lietošanai. Tāpēc šāds robots to visbeidzot saliek kastēs. Visas kastes dodas uz noliktavu, kur tām drīz vien atbrauks pakaļ automašīnas, lai piena dzērienu nogādātu veikalos, kur mēs to uzmeklēsim, nopirksim un nesīsim mājās, vai arī izdzersim uzreiz.